Zižļu astotnieks taisnā pozīcijā. Kad zižļu astotnieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sulās būt dinamisks, ātrs un pilns ar kustību. Tas ir laiks, kad notikumi attīstīsies strauji, un tev būs iespēja piedzīvot daudz aizraujoša brīža. Šī kārta norāda, ka dzīve ieņems strauju gaitu, un tev būs jābūt gatavai pielāgoties. Attiecībās šī kārta simbolizē ātras pārmaiņas vai notikumus, kas virzīs attiecības uz priekšu. Ja esi attiecībās, iespējams piedzīvosi brīžus, kad lietas attīstīsies ļoti strauji. Piemēram, jūs varētu pieņemt lielus lēmumus, piemēram, pārvākšanos vai kopdzīvi. Tas ir laiks, kad būs svarīgi ļauties plūsmai un nebaidīties no pārmaiņām. Ja esi viena, zižļu astotnieks norāda, ka tavā dzīvē ātri var ienākt kāds īpašs cilvēks. Iespējams, tas notiks negaidīt. Bet šī tikšanās būs kā vēja brāzma, kas visu izmaina uz labo pusi. Darba un finanšu jomā zižļu astotnieks sola jaunas iespējas un ātru progresu. Iespējams, nāks piedāvājumi vai projekti, kas pieprasīs ātru rīcību un lēmumus. Šis ir laiks, kad tava enerģija un spēja pielāgoties būs tava stiprā puse. Finansiāla situācija uzlabosies, bet svarīgi būs būt piesardzīgai ar straujiem lēmumiem. Un zini, zižļu astotnieks atgādina, ka dzīve ir kā atvilciens, reizēm vienkārši jāieliec iekšā un jābauda brauciens. Tāpēc šogad esi gatava negaidītam, un tu piedzīvosi daudz aizraujošu. Zižļu astotnieks apgrieztā pozīcijā. Kad zižļu astotnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz aizkavējumiem vai sajūtu, ka lietas nevirzās uz priekšu tik ātri, kā tu vēlētos. Tas var būt laiks, kad tev būs jāpielāgojas neplānotiem šķēršļiem un jāatrod veidi, kā saglabāt pacietību. Attiecībās šī kārta var liecināt par komunikācijas problēmām vai grūtībām saskaņot kopējus mērķus. Ja esi attiecībās, iespējams būs brīži, kad tu jutīsi, ka partneris vai situācijas bremzē attiecību attīstību. Tas var būt laiks, kad būs nepieciešama atklāta saruna un pacietība, lai pārvarētu nesaskaņas. Ja esi viena, apgrieztais zižļu astotnieks var norādīt uz vilcināšanos vai šķēršļiem, kas traucē satikt īsto cilvēku. Šis ir labs gads, lai pārskatītu, vai tu neesi pati savas bremzes. Darbu un finanšu jomā šī kārta norāda uz aizkavējumiem vai negaidītiem šķēršļiem. Iespējams, projekti, kas bija ieplānoti, nenotiks tik ātri, kā cerēts, vai arī būs nepieciešama papildu piepūle, lai tos īstenotu. Finansiāli apgrieztais zižļu astotnieks aicina izvairīties no pārsteidzīgiem lēmumiem un pārskatīt plānus, lai saglabātu stabilitāti. Un atceries, apgrieztais zižļu astotnieks māca, ka reizēm dzīves pauzes ir nepieciešamas, lai izvērtētu virzienu. Kā saka, pat vējš reizēm norimst, lai iedvesmotu jaunu brāzmu. Tāpēc šogad neskrien pārlieku, bet arī neapstājies, un viss notiks savā laikā.